Esiet sveicināti brīvdienā! Jūs skatāties kārtējo Kurzemes nedēļas notikumu apskatu, un ar to studijā Zāne Brikmane. Lai veicinātu demogrāfiskās situācijas pozitīvu tendenci Latvijā, Ventspils novada 2 pagastos valsts svētkos īpaši tika slimināts tās ģimenes, kurās auga 3 vai vairāk bērnu. Pagājušajā gadā tika rīkota īpaša fotografēšanās Jūrkalnē, bet šogad portretu gleznošana Ansē. Diemžēl pagaidām daudz bērnu ģimenēm teikt īpašu paldies gatavi vien daži filantropi. Platības ziņā Ventspils novads ir otrs lielākais valstī. Savukārt iedzīvotāju blīvums tajā ir viens no mazākajiem Latvijā. Šo situāciju apzinoties, Jūrkalnes pagasta nama īpašnieki un idejas atbalstītāji nolēmuši katru gadu valsts svētkos sumināt daudz bērnu ģimenes. Es lagā nepiekrītu tam, kad ar pabalstiem un vairāk naudas varētu dzimt vairāk bērnu. Es domāju, ka vairāk bērnu varētu dzimt no tā, ka ģimenēs būtu vairāk mīlestības un kad apkārtējā sabiedrība parādītu godu, cieņu. Cik ir bērni jūsu ģimenē? 2. Un kāpēc tikai 2, ja mēs šeit godinām tos, kam ir vairāk? Pavēlu sapratu to, ka daudz bērnu ir viena no lielākām laimēm, kas ģimenē var būt. Jūrkalnē dzīvojošie ar draugiem pat savākuši naudas balvu nākamajam bērniņam, kas Ventspils novadā piedzims daudz bērnu ģimenes statusā. Pagājušo gadu 17 ģimenes ar bērniem aicināts uz bezmaksas fotografēšanos. Šogad nolēmts ģimenēm dāvināt portretus. Pateicoties pašvaldības atbalstam, šīs fotogrāfijas ģimenēm tika uzdāvinātas Ziemassvētkos. Un bija arī koncerts. Un mums likās, ka 2 gadu pēc kārtas, ka mēs nevaram tieši to pašu atkārtot. Man gan šī diena vairāk asociējas ar diezgan lielu stresu, jo portrets tas nevienmēr ir tas ir personisks. Līdz ar to cilvēks sevi redz kaut kā citādāk, kā viņu uzglezno. Līdz ar to es dodu priekšroku intīmā vidē, darbnīcā gleznot savas ainavas, bet saskarsme ar cilvēkiem, kurš tajā brīdī, patiesībā, bieži vien tā ir arī saskarsme ar kritiku un kaut tādu, tas nav gluži, šis ir liels izaicinājums priekš manis. Šodien uzgleznotie portreti svinīgi tiek pasniegti leperu, putniņu un pērkoņu ģimenēm, un pērkone no Anses lepojas ar 5 bērniem. Mums daudz īstenībā jautā, jums ir 5 bērni, un vai jums ir tur no valsts kaut kāda palīdzība, bet es nekad neesmu tiekusies uz to, lai man kāds tagad kaut ko dotu, tāpēc, ka man ir 5 bērni. Tie ir mani bērni, es viņus gribēju, un es ne tāpēc, lai man tagad kāds kaut ko dotu. Es vairāk domāju, ka tieši bagātniekiem ir mazāk bērnu. Viņiem nav laika bērniem, jo viņiem jāpelna nauda. Varbūt arī, es nezinu, kāpēc, bet pārsvarā tie, kur ir bagātāki, tiem ir mazāk bērni. Tev nav grūti, ka viņas apkārt tikai meitenes? Varbūt vajadzētu kādu mazāku brāli. Jā. Nav labi atalgot darbi un baidās, vai varēs nodrošināt bērniem labu nākotni, jo visur ir tomēr jāiegulda, lai būtu rezultāts. Es domāju, ka cilvēki no tā vairāk baidās, tāpēc arī brauc prom un baidās 1 bērns, 2, tas tagad ir, man liekas, arī viss, kas ir ģimenēm. Pērkoņu ģimene uz Anses savulaik pārcēlās no Ventspils. Lai arī katru dienu jābrauc līdz darba vietai un skolē, šis lēmums ir bijis pareizs, stāsta Anita un Andris. Es priekš sevīm redzu to, ka es dzīvoju Latvijā un es arī šeit dzīvošu, un es arī saviem bērniem to mēģinu ieaudzināt, mācīties šeit un strādāt šeit, jo te tomēr mēs esam piedzimuši un tā ir mūsu dzimtene. Jautāti par nākotnes sapņiem šo ģimeņu bērni nevairās saukt tādas profesijas kā ārste vai skolotāja. Vecāku šo bērnu izvēles skaidro, tās ir profesijas, kurās cilvēks visvairāk var dot, un tas dara laimīgu. Tā tas tiek mācīts daudz bērnu ģimenēs. Mēs ļoti daudz runājam, kas ir, man liekas, svarīgākais ģimenē, runāt ar bērniem, dzirdēt viņus un lai viņi sadzird mūs. Pozēt māksliniecei, ja klēpī jānotur 3 mazuļi, nav vienkārši. Tomēr šāda izraušanās no ikdienas rutīnas rada svētku sajūtu, stāsta putniņu ģimene no Jūrkalnes. Vai jūs zinājāt, ka jums būs 3 bērni?
Mēs protams, nezinājām un neplānojām. Mums viss ir neplānots, visi tā, bet mēs speciāli apbraucām apkārt slimnīcā, vai ne, Ainār, 3 reizes tādu domu. Es teicu, laižam vēl, un Ainārs arī teica, un brālis mūs apved. Bet, nu, protams, tas tik tāds joks mums toreiz bija. Tad, kad pieteicās 3. bērniņš, jums nebija tā kā drusku bailīgi? Kā būs? Visi tagad brauc prom no Latvijas, visi žēlojās, Latvijā slikti. Tas nebija bail. Vispār nebija ko baidīties. Mums jau bija 2, jo man likās, ka 3. jau neko īpaši nemainīs. Līga Jūrkalnē iepriecējusies, un tik nomaļā vietā ar bērniem nav viegli. Es visu laiku dzīvojos mājās ar bērniem Jūrkalnē. Tas ir pagasts, tur ir liela ceļš malā, vasarā iespējams jūra un tā, bet, tomēr varētu būt vairāk notikumu. Tieši tā, un mājās ar maziem bērniem brīžam ir tā, ka liekas, Visdienas vienā. Ka maz neliekās. Tieši tā rutīna tā galē nost. Ainārs un Līga zina, ka ir dzīve Rīgā un ārpus Latvijas, bet tagad viņa dzimtenē ir uz palikšanu. Pēc mājām ilgojos pēc Latvijas. Uzreiz iebraucu Latvijā un tik un tā, lai cik tu vecs arī nebūtu. Nē. Tam man jābūt galīgi maziņai, lai es iesāku dzīvot ārzemēs. Pat es saku, ka nē, nekad. Vērojot koptās un smaidīgās māmiņas, Kurzemes televīzija uzdeva atklātu jautājumu. Kā var tikt galā, esot mammai tik daudziem? Ja ir mērķis un gribspēks, viss var izdarīt. Vai vīrs jums palīdz audzināt bērnu? Jā, ļoti palīdz. Es domāju, ka viņš ir pats labākais vīrs vispār, kāds var būt. Kāda ir māma bērniņiem jums? Pats labākā. Grūti man ir gājis, man pa tām mājām viņiem līdz šim. Bet es skatījos, te pat bija ģimene ar 5 bērniem. Uz pilnas slodzi vīram ir jābūt tā kā mietam blakus, tā kā tu tiešām var uz viņu paļauties, un Ainārs tāds ir. Jūrkalnes draugu grupas ideju sirsnīgi atbalsta Ventspils novada dome, kas valsts svētkos daudziem pasniegusi goda, pateicības un atzinības rakstus. Ideja par ģimeņu sumināšanu piedāvāta vēl vairākiem novadiem Latvijā, tomēr pagaidām to atbalsta Vienāncē un Jūrkalnē. Vai tur pēc laika dzims vairāk bērnu? Skaitīsim pēc pāris gadiem. Gonda Pornieciņš Žudziņš, Kurzemes televīzija. Ventspilī pēdējo gadu laikā nosiltināts 50 ēkas, un kamēr celtnieks vēl nav pārsteidzis salas, būvdarbi turpinās. Diemžēl ēkai Sarkanmuižas Dambī 21 siltināšanas darbi ir iekavējušies par pusgadu. Konkursā uzvarējusī būvfirma nav spējusi tikt galā ar sev uzticētajiem pienākumiem, un šobrīd iedzīvotāji var izteikt savas pretenzijas, ja vēl kāds defekts nav novērsts. Šomēnes vienā no lielākajām daudzdzīvokļu ēkām Ventspilī Sarkanmuižas Dambī 21 pabeigti renovācijas būvdarbi, kas ilga vairāk nekā gadu. Ēka ir netipisks projekts, jo sastāv no veseliem 6 korpusiem, un nekvalitatīvas siltināšanas rezultātā darbi tika pārtraukti. Tad tika izsludināts jauns būvnieka konkurss, un rezultātā viss ievilkās. Ventspilī šī ir lielākā ēka. Salīdzināt Rīgu tur ir vairāks, bet šī 11 kāpņu telpa ēka, 145 vai 148 dzīvokļi apmēram. Tas nozīmē, ka ir dažādi korpusi arī šajā ēkai. Šeit ir 6 atsevišķi stāvoši korpusi ar savienošiem koridoriem. Pirms līguma slēgšanas ar šo būvnieku tika pārjautāts reizes 5-6 personīgi, vai jūs to varēsiet izdarīt, vai jūs varēsiet veikt, jo viņiem šāds apgrozījums nebija tādu lielu objektu. Jā, mēs varam, būs apakšuzņēmēji 3-4 uzrādīt arī tik iepirkuma dokumentācijā. Tagad liels šaubas arī nebija. 11. novembrī renovēto māju pieņēma darba komisija. Objektu apskatīja Ventspils nekustamie īpašumi, projektētāji, būvuzņēmuma Pilsbūvu pārstāvi, arī Ventspils pilsētas domas būvniecības kvalitātes kontrolas speciālisti. Tieši Pilsbūvei nācās pārņemt neveiksmīgo objektu. Būvdraugs šeit ir ļoti zinošs bija un ļoti arī prasīgs. Prasīgs vajadzētu būt arī attiecībā uz darba vadītājiem tā tālāk, un darba vadītājiem arī jābūt zināšanām. Tad iesākās šis laiks, mēs rakstījām, gan pārtraucām darbus, lai pārstrādātu, un vilkās, nāca pavasaris, visu laiku tika solījums, ka būs labākā brigādes sameklēts atkal, viss kaut kāds. Bet, nonākot līdz novembra mēnesim 12. gada, secinājām, ka viņi neveiks to, ko ne pusi. Ņemot vērā objektu lielo būvapjomu un arī to, ka logi tika mainīti radot neērtības iedzīvotājiem, Sarkanmuižas Dambja 21 īrnieki un dzīvokļu īpašnieki līdz ēkas nodošanai eksploatācijā aicināti sniegt informāciju par konstatētajām nepilnībām, norādot konkrētu vietu un defektus, lai būvnieki tos varētu saulēcīgi novērst. Šīs 103. sērijas mājas ir
priekš renovācijas un priekš mūsu apstākļiem klimatiskajiem jau uzbūvēts jau nepielāgots Latvijas apstākļiem, es tā uzskatu, jo šeit ir daudz, jūs redzat, daudz stūru, daudz savienojumu, un tas nozīmē, ka tur viss ir tie augstuma tilti, un katrai mājai šie augstuma tilti atšķirās. Nākošais ir paneļu biezuma arī. Ir mājas, kam ir 27 cm šie sienu paneļi, ir mājas, kam ir 24 cm paneļi. Tad ir kā viņi būvēti. Pēc siltināšanas ir pat dzīvokļu lietošanas kultūrai jābūt. Ir valsts, teiksim, Vācijā, kur ir katrai mājai ir izstrādāts iekšējais kārtības noteikumi, ko drīkst darīt un ko nedrīkst darīt. Tas nozīmē, lai mājās nerasties papildus kaut kāds mitrums, par trokšņiem to mēs nerunāsim, tad, lai vēļi, tas ir saistībā ar kaut kādiem ēdienu gatavošanas, veismazgašanas, tam līdzīgs. Ja šāds lietas ir, tad tur jāparedz speciāli hidroizolācijas telpās, jāparedz attiecīgi ventilācija, kas nosūta šo mitrumu. Mēs Vācijā vairāk apsekojuši, tur viss veismazgatavs ir pagrabā, tur aizliegts. Ja nav attiecīgi ventilācija, izstrādās tas projekts. Nē, tas ir aizliegts jau. Kaimiņš pa kaimiņu uzreiz sūdzās. Tas ir, lai neradītu tādu blakus efektu, nebojāt tās konstrukcijas, jo mitrums izdalās uz visām sienām. Daudz cilvēku atkal uzskata, ka veidināšana ir šī veidināšana. Tā nav veidināšana. Tas pozitīvais un pareizais ir, ka attais šo logu vaļā, uztais caurvēju uz 2 minūtēm, 3 minūtēm, apmaisdās gaisa, aiztais logu ciet. Šāda veidināšana panāk tikai konstrukcija atzīšana, bet gaisa neapmainās. Par atklātajiem trūkumiem un defektiem iedzīvotāji var ziņot pašvaldības Sijā Ventspils nekustamie īpašumi vai sūtot e-pastu uz adresi vni@ventspils.lv. Gonda Pūrniece, Inna Žodziņš, Kurzemes televīzija. Aizvadītajā nedēļā tika atzīmēta Starptautiskā neredzīgo diena. 13. novembris ir dzimšanas diena Braila raksta izgudrotājam, kuram pateicoties arī neredzīgie var lasīt grāmatas. Šo iespēju izmanto arī Ventspils neredzīgo biedrības pārstāvji, kuri tuvākajā laikā plāno piedalīties arī Ziemassvētku gadatirgū. 1745. gada 13. novembrī Francijā dzima slavenais pedagogs un vairāku neredzīgajiem paredzētu skolu un uzņēmumu dibinātājs Valentīns Ai. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas lēmumu tieši šis datums tika pasludināts par Starptautisko neredzīgo dienu. Ai izstrādāja savu neredzīgo apmācības metodi, izmantojot īpašu rakstu. Šis reliefainais lineārais raksts vēlāk attīstījās par punktu rakstu, kuru pārveidoja francūzis Louis Brails. No tā arī cēlies nosaukums Braila raksts. Tagad tas ļauj neredzīgajiem iepazīt grāmatu pasauli un apmeklēt bibliotēkas. Varbūt tāpēc, ka vairāk var izdzīvot, piedzīvot, izjust, arī varbūt tas, ka redziet, viņi māk lasīt, rakstīt, tad to izmanto. Jā, nekā, teiksim, ne visi proti. Ne visi proti, tas arī nav tik vienkārši iemācīties. Tas ir, ņemsim vērā, tā ir atkal jauna valoda. Ja? Teiksim, pats es nedaudz tā kā cenšos mācīties, apgūt to rakstu, ja? Bet, ņemiet vērā, man ir nedaudz redze ir, jā, teiksim, es nav tik neredzīgs, jā. Bet viņi ir, teiksim, tā kā cilvēks ir neredzīgs, un ja viņš to nav darījis jau no bērnības, jā, vai skolā mācījies, tad pieaugušam tas ir daudz grūtāk izdarīt, jo pirkstiem jābūt jūtīgiem. Uz punktiem, jā. Neredzīgo biedrības Ventspils nodare nākamgad atzīmē 40 gadus. Tajā iesaistīti Ventspils, Ventspils novada, Mērsraga, Rojas un Talsu iedzīvotāji. Biedrībā viņi satiekas, apgūst jaunus amatus un rokdarbu prasmes. No jaunā gada projekta Maizes trieciens ietvaros tiks atjaunota tradīcija pirmdienās un ceturtdienās gatavot saviem biedriem pusdienas. Katrs biedrs šajās mājīgajās telpās atrod sev piemērotas nodarbes. Galvenais to kopā sanākšanu un kopā būšanu, jo visi cilvēki ir, jāteic, saistīti viens ar otru. Visiem vienam bēda, var teikt, jā. Un tā viņi var pavadīt brīvo laiku, var arī pamazgāt veļu, pa to laiku var parunāties, var arī pie datoru pieiet. Lieli un mazi groziņi, turklāt dažādu pīnumu. Lūk, ko paveicis viens no biedrības locekļiem. Viņš šeit ieradās pirms 7 gadiem, saskaroties ar ievērojumu redzes pasliktināšanos. Kā kompensācija par pakāpeniski zudošo redzi ir jauniegūtie draugi. Un biedrībā jaukās sarunās un kompānijā laiks paiet nemanot. Ko es viens pats sēdēšu mājās, vismaz tādu kaut kādu
nodarbošanās ir un ar cilvēkiem atkal ir un tā jau vispār. Nav tā kā tāds noslēgts būt, ka neko. Kāda Eiropas projekta ietvaros Arnolds iemācījās pīšanu, kas tagad kļuvusi par viņa aizraušanos. Savus darinājumus viņš dāvina kolēģiem dzimšanas dienās un citos svētkos. Arnolds stāsta, ka pīšana nav sarežģīts process un nelielu groziņu viņš var nopīt 3 dienās. Kas diezgan pagrūti iet ar pīšanu. Jā, kāds kļūdiņas ielaiž iekšā un tā ir. Tā ir diezgan. Bet cenšos, kas neiznāk, tad nākošo, tas saka, labāk iznāk. Šie darbi ir tik kvalitatīvi, ka tos pat varētu prezentēt kādās starptautiskās izstādēs. Spilgtas un skaistas krāsainas un bezkrāsainas šalles, kas izgatavotas tapojot. Dažādos gadatirgos šādi izstrādājumi nemaksās lēti. Anda stāsta, ka patiesībā tapošana nav sarežģīta un iemācīties to var jebkurš. Tieši arī neredzīgiem cilvēkiem vairāk darbojoties ar pirkstiņiem, ar taustas palīdzību, ar dažādus rakstus. Piemēram, viena šallīte ir ar šādu rakstiņu, un ārkārtīgi viegls tas darbs ir, ja zin tos musturiņus un zin, kā tas ir jādara, to krāšņumu piešķir pats materiāls, Tas darbs ir vienkāršs, tur tā pīta visādi un tā salikt uz priekšu uz atpakaļ, kaut vai šī pati dzītiņa, Šī pati dzītiņa ļoti vienkāršo darbu padara tik krāšņu. Tapot Anda iemācījās pirms 2 gadiem neredzīgo biedrībā, un tagad ar saviem darbiem iepriecina burtiski visus draugus un kolēģus. Viņi vada arī kristiešu ansambli Užavā, un katram dalībniekam viņi izgatavojusi šalli. Darinot šalles, laiks paiet nemanot. Diezgan ātri iet uz priekšu, un man tā liekas, vai cik man lēni ies, un tā un tik vajag, bet kad es esmu beigus, tad man pat liekas, vai es pa garu esmu uztaisījusi to šalli. Šobrīd neredzīgo biedrības Ventspils nodaļas biedri ir aizņemti ar gatavošanos Ziemassvētku gada tirgumu. Biedri nodarbojas ar visa veida rokdarbiem, izmantojot oriģinālus dizaina elementus. Šobrīd biedrībā iesaistīti 20 cilvēki. Gita Mārtiņsone, Irina Kurgāna un Marika Sumļenijas, Kurzemes televīzija. Ventspils 1. ģimnāzijas audzēkņi ieguvuši 1. vietu 3. starptautiskajā angļu valodas olimpiādē, kas notika Rīgas privātajā ģimnāzijā Maksima. Tajā piedalījās gudrinieki no Latvijas, Krievijas un Baltkrievijas. Ventspils 1. ģimnāzijas audzēkņi šādā konkursā piedalās jau 3. gadu. Katru gadu mums ir ļoti labi panākumi. Šis ir mums kulminācija gads, kad mēs iegūstam gan 1. vietu runāšanas daļā, kuras viena skolniece sagatavoja runu par noteiktu tēmu, un pārējie 4 komandas dalībnieki veic rakstu daļu, kur ir valodas lietojums, lasīšana. 2014. gadā par Eiropas kultūras galvaspilsētu ir izvēlēta Rīga, un tāpēc arī olimpiāda notiek Latvijā. Olimpiādas dalībnieki pierādīja savas prasmes rakstiskajā un mutiskajā daļā, kā arī sagatavoja un uzstājās ar runu. Pastāstīt par Rīgu tā, kā tas nav aprakstīts nevienā reklāmas bukletā, prata 11. klases skolniece Līva Kukla. Viņa Rīgu nosauc par iedvesmas pilsētu. Turklāt izdariet to tik pārliecinoši, ka kļuva par konkursu uzvarētāju. Bija ļoti interesanti, jo bija tomēr atšķirīgas runas. Man bija vairāk uz tādu poētisko, vairāk kā vēsture pret mūsdienām, tāds salīdzinošs. Citiem bija humoristisks, citiem bija tieši kā turismu ziņā. Un, interesanti, tiešām. I was born in Riga, and I definitely see it as a city of my own. But it never stops surprising me. Just as in the old tales, Riga is never finished, nor is it ever becoming usual or dull. Augstus rezultātus olimpiādē ventspilnieki sasniedza sacenšoties raudzēkņiem no skolām, kurās angļu valodu apgūst padziļināti. Šajā konkursā piedalījās vairāk kā 50 cilvēku. Es piedalījos rakstīšanas daļā, un tā bija vēl sadalīta 2 apakšdaļās. Vienā pārbaudīja lasīt prasmi, valodas lietojumu, un otrā daļā bija jāraksta stāstījums par Rīgu, kā piesaistīt turistus Rīgai, tāda reklāma. Un, manuprāt, viss izdevās diezgan labi, un es ieguvu dalītu 4. un 6. vietu kopvērtējumā. Pirms olimpiādas bija neliels uztraukums, bet nebija tā, ka braucu uz kaut ko nezinām, tādu uzdevumu jau mazliet pirms tam bija pildīta. Patīkam saprast, ka man zināšanas ir kaut kā vērtas.
Šādos konkursos piedalīties ir ļoti noderīgi. Audzēkņi pārbauda savas zināšanas, iegūst augstus novērtējumus skolas žurnālā par uzvarām, kā arī vērtīgas dāvanas. Protams, arī pedagogiem ir liels lepnums par audzēkņiem. Protams, ka mēs lepojamies un ļoti lepojamies, jo skolotājiem, manā skatījumā skolotājiem tas ir pats svarīgākais, ka skolēns iet tālāk un viņš neapstājās pie tā, ko viņš dara skolā, klasē, stundā, un viņš meklē tās iespējas, un mūsu kā skolotāju uzdevums, protams, meklēt tās iespējas un piedāvāt tev skolēniem. Uzvaru 3. starptautiskajā olimpiādē angļu valodā izcīnīja 5 Ventspils 1. ģimnāzijas audzēkņu komanda – Līva Kukla, Jānis Zālīte, Laura Rendiniece, Alisa Redviņa un Judīta Petroviča. Uzvaras olimpiādē tā jau ir skolas tradīcija, jo arī aizvadītā gada komanda ieguva uzvaru. Gita Mārtiņsona, Irina Kurgāno, Marika Sumļenijas, Kurzemes televīzija. Aizvadītās nedēļas nogalē Ventspils Jūrnieku centrā notika starptautiskais tetovēšanas festivāls jeb Tattoo Convention 2013. Šāds pasākums radās Amerikā pirms pāris 10 gadu, bet Ventspilī šī bija 5. reize, kad labākie Latvijas tattoo meistari pulcējās vienu vietu. Pārstāvi bija gan no Rīgas, gan vietējie, tomēr gaidītākie Krievijas mākslinieki neieradās. Bez ieejas maksas šajā pasākumā neiztikt, bet ja cilvēks bija gatavs asām izjūtām un uz vietas taisīt tetovējumu, tad varēja saņemt atlaides. Nē, šis pasākums nav tikai tāpēc, lai lētāk uztaisītu sev tetovējumu. Tas ir tāpēc, lai meistari varētu publikai, kuri nav tik ļoti pazīstami ar tiem, parādīt, kas tas vispār ir, parādīt savus darbus un piedalīties konkursos. Tetovēšanas meistri šim pasākumam bija speciāli gatavojušies un vēlējās demonstrēt savus labākos zīmējumus, arī pat izmēģināt pilnīgi ko jaunu. Ja kādu māca šaubas, vai tetovējums būs īstais veids, kā izcelties uz citu fona, tad šie meistari pierādīja, ka tas ir tā vērts. Ko jūs tur darat? Tatuировку? Какую? Taisu tetovējumu. Kādu? Mēs taisam kompozīciju no zirnekļiem. Es speciāli šai konvencijai izvēlējos šo zīmējumu. Skaisti pēc tam izskatīsies. Protams, es cenšos. Sāpīgi? Nu, pēc 3-4 stundām jau sāpīgi, jā. Jau cik ilgi tad jau tas sēd? Kaut kur no 2. Es guļu no 2, jā. Es skatos, ka šis nav pirmais tās tetovējums. Es skatos, ka tas nav pirmais. Kāpēc izdomāji vēl? Jo, tas, kā saka mans kolēģis, tas ir mana dzīve, jā. Tas ir, sataisa vienu, un tas ir kā narkotiks. Tas mani galīgi netraucē, jo vecumā es domāju, ka es izskatīšos daudz krūtāk nekā pārējie večie. Tetovēšanas māksliniekiem līdz bija atbraukušas arī atbalstītājs. Viņām nerūp, kādas izskatīsies vecumdienās. Patiesībā viņas priecājas, ka atšķirsies no citiem. Katram tetovējumam ir stāsts. Katrs zīmējums prasa ilgu laiku pārdomām, jo jāizdomā, kā tas izskatīsies nākotnē. Vecumdienās tas izskatīsies ļoti lieliski. Jā, jo mūsu tetovējumi ir paši labākie, un līdz vecumdienām viņi arī saglabāsies ļoti lieliski, skaisti, un arī vecumdienās man nebūs kauns rādīt savus tetovējumus citiem. Šādā tetovēšanas festivālā piedalās ne tikai ādas apgleznotāji, bet arī piercinga speciālisti un make-up meistari. Viena no interesantākajām un acīm tīkamākajām vietām bija pie make-upa meistares Gundagas Bārzdainas, ja vienkārši Med Gundaga. Hobiju līmenī šī māksliniece apglezno brīvprātīgos jau 2 gadus, bet uz šādu pasākumu uzaicināta 1. reizi. Man vienkārši tas patīk, mīlu to, ko daru, un man tas izdodas, atzīst Gundaga. Visi vienkārši šokējās parasti, kā tik reāli sanāk un vispārējais. Kur tu tā iemācījies? Nekur mājās, tāpēc ieraudzīt savu krāsu paletu un pamēģināju uz sevīm. Lai gan tālākie mākslinieki neieradās, pasākums bija izdevies, atzīst organizators Igors Jankauskis. Dalībniekus no apmeklētājus pasākumā priecēja arī grupas no Rīgas, Liepājas un Ventspils. Gita Mārtiņsona, Kristaps Spriede, Marika Sumļenijas, Kurzemes televīzija. Šajā ceturtdienā Ventspilī teātra namā Jūras vārti tika atklāta jau 3. rudens koncertu sesija Garšvielas. Kādas un cik eksotiskas garšvielas mūzikas gardēži varēs izbaudīt šajā rudens sesijā? Skatieties turpmākajā sižetā.
Jau atkal mūzikas gardēži tiek aicināti uz Teātrnama Jūras vārti, kur 3. gadu pēc kārtas norisinās rudens koncertu sesija Garšvielas. Šajā gadā organizatori Garšvielu ēdienkartē iekļāvuši 4 pavisam atšķirīgu mūziķu koncertus. Būs iespēja izgaršot gan pašmāju, gan arī ārvalstu mākslinieku mūzikas skaņu kokteili. Garšvielu koncertu sesiju 21. novembrī atklāja Ventspils Big Band ar komponista Ritvara Garozes koncerta programmu. Tāds sevišķais šogad, ko mēs piedāvāsim mūsu klausītājiem, būs Āfrikas mūziķi no 2 Āfrikas valstīm, tātad no Mali un Burkina Faso. Ir mūziķu grupa, kas saucas Deba Demba, 29. novembrī koncerts šeit Jūras vārtos. Un šis muzikālais muzicēšanas viņu stils balstās pamatā uz tādu afrofunk, uz Āfrikas salsu, uz nedaudz blūzu, kā arī Āfrikas tautu mūziku. Šie mūziķi šobrīd aktīvi koncertē arī Francijā, un tieši no Francijas viņi pat aizsnāk brauks arī pie mums šeit uz Latviju. Latvijā viņi būs pirmo reizi, un šis būs arī vienīgais koncerts Latvijā šeit Ventspilī Jūras vārtos. Otrs latviešu mākslinieku koncerts būs 4. decembrī, kad pie mums viesosies jau arī mums ir ilgadēja sadarbība ar mūsu ambientās mūzikas izpildītāju mākslinieku, kā arī komponistu Raimondu Tigulu, kurš tagad būs pavisam tādā jaunā, vēl neredzētā, nedzirdētā amploā. Pavisam nedaudz mēs viņu redzējām pāris dziesmas iesildot pirms pāris gadiem Deep Forest, kad viņš arī muzicēja šo te interesanto ārpasaulīgo instrumentu, ko sauc par hangu. Tad šajā gadījumā jau būs vesela koncerta programma, kurā apvienosies armēņu nacionālais pušam instruments duduks. Tātad būs Raimons Tiguls ar hangu un būs Simfonēta Rīga stīgu kvartets. Tā kā kopumā tas viss veidos ļoti interesantu tādu skanējumu. Turklāt koncerta sesijā pašmāja Garšvielu buķeti papildinās vēl kāds Latvijas mūzikas projekts, ko uz Teātrnama skatuvs varēs redzēt 7. decembrī. Šajā koncertā mēs esam uzrunājuši arī tādu latviešu mākslinieku projektu, kas saucas Asana, kurā darbojas DJs Krī, kā arī perkusionists no apvienības Pulsa efekts, un kā arī būs soliste, kur tas skanējums, kā viņi paši saka, arī būs tāds etno, elektro haus. Katrā gadījumā ļoti draudzīgs jauniešu ausī. Un šeit mēs arī būsim radījuši visu to atmosfēru samērā brīvā tādā kustībā, kad nebūs jāsēž vai kā savādāk. Tā akademiskā vide būs pilnībā nograuta un šeit būs brīva kluba atmosfēra. Garšvielas noslēgsies 7. decembrī arī šeit pat uz Jūras vārtu skatuves, kur būs pavisam brīvā atmosfērā ungāru trio artisti. Šis trio ir unikāls ar to, ka pamatā tiek izmantots muzicēšanā gaiss. Tātad mūziķi izpilda beatboxu, viens no mūziķiem spēlē austrāļu nacionālo instrumentu didždridu, un viens savukārt muzicē uz arī, starp citu, latviešu folklorā bieži izmantoto vārgānu. Katrs no mūziķiem ir ļoti augsts raudzes. Noteikti tas būs ļoti interesanti, un interesanti tas būs īpaši arī jauniešiem, jo tas muzikālais skanējums, neredzot, kā tas vizuāli notiek, izklausās kā elektroniskā mūzika. Kā viņi paši saka, pamatā šādu mūziku varēja arī pirms 1000 gadiem izpildīt, jo šie viņu spēlētie mūzikas instrumenti arī ir ļoti, ļoti seni. Un savukārt tas muzikālais skanējums, to visu neredzot, ir tiešām kā elektroniskā mūzika, un tas varētu būt ļoti interesanti. Māris Valtenbergs uzsver, ka pagaidām Garšvielas ir koncertu sesija, bet iespējams ar laiku kļūs par festivālu, kas gan nozīmē pavisam citu specifiku. Biļetes uz koncertiem iespējams iegādāties Teātrnama Jūras vārti un biļešu servisa kasēs, kā arī internetā. Biļešu cenas ir ļoti un ārkārtīgi draudzīgas, no lata līdz 5 latiem. Katram koncertam tur ir sava biļešu cena, bet kopumā šī biļešu cena nesastāv vairāk kā 10 lati, ja jūs apmeklējat visus 4 koncertus. Vairāk par koncertu sesiju Garšvielas iespējams uzzināt mājaslapā jūrasvārti.lv. Bez tam Garšvielu ietveros pirmdien 25. novembrī 17:30 Ventspils augstskolā notiks mūzikas zinātnieka Borisa Avrameca lekcija Elektronikas ienākšana mūzikas pasaulē. Zāna Brikmane, Inģis Žodziņš, Kurzemes televīzija. Paldies, ka skatījāties! Novēlu jums jauku atlikušo nedēļas nogali. Uz tikšanos!